Un šodienas dievkalpojuma un sprediķa tēma ir dzīves stāsti, dzīve vagonā un pēc tā un pateicība Dievam. Jums patīk dzīves stāsti? Es arī padalīšos ar vienu dzīves stāstu. Braucam mēs tādā nelielā sabiedriskā autobusā. Un sieva un tur pārējie cilvēki, un tā ir pilsēta Ludza, kur es ļoti labi pazīstu. Tur ir, braucot no Rīgas galvenā iela, tad var aizbraukt līdz centram, kur pretī ir Pareizticīgo baznīca. Bet tas sabiedriskais transports pagriežās pa kreisi, un tur ezers ir. Un es tā sevi izdomāju, varbūt arī pa šejienu var izbraukt. Un viņš pagriežās, un tur tāds ceļš slīps tieši lejā, bet pie viņa tieši sākās tas ezers. Un es skatos, kad autobusam bišķiņ paslīd, un pretīm nākošā mašīnai arī viņa sāk spolēt, un neuzbrauc augšā kalnā un noripo lejā. Un es sapratu, ka situācija jau ir bīstama. Bet nākošās mašīnas mēģina uzbraukt augšā. Nu labi. Bet mēs piebraucam maksimāli tuvu, un šoferis saprot, ka tālāk braukt ir bīstami. Viņš izslēdz motoru un pats kaut kur aiziet. Es izbrīnā un skatos uz pasažieriem, arī viņi izbrīnā. Viņš aiziet kaut kur. Pēc tam man bet mēs sākam ripot, un es saprotu, ka šoferis nav. Un šoferis sāk ripot. Ne šoferis, bet autobus. Un mēs atduramies pret kaut kādu kasti, un tālāk neslīdam. Bet man tad filma pārplīst, un tad es atceros momentu, kad sieva jau ir kalnā, un es palīdzu pārējām sievietēm ar roku palīdzību arī tik kalnā, vecām un jaunām. Bet tad es pamostos. Tas bija šodienas sapnis. Bet tie stāsti var būt ļoti dzīvi. Bet šodien mēs paklausīsimies dažādus stāstus, un mēs varbūt no tiem kaut ko pamācīsimies. Bībele mums ir pilna ar stāstiem, un ļoti skaistiem un dramatiskiem stāstiem. Viens no stāstiem ir atrodams Ieba grāmatā Ieba dzīve. Iespējams, ka zīmējums nevar attēlot to, cik vēl dramatiskāk Iebs izskatījās. Viņš visu pazaudēja. Bērnus pazaudēja. Pēc tam pazaudēja arī zināmā mērā Dieva aizsardzību. Tad viņš pazaudēja daudz no saviem īpašumiem. Tad viņam sākās dažādas veselības problēmas. Un tie zinātnieki, kas lasa Ieba grāmatas 2. nodaļu, kur ir rakstīts par ādu, un kā Iebs tur pats arī, kā pa viņu tiek aprakstīts, ka viņš paņēma tā vienu instrumentu šķembu, lai ar to pakasītos. Ja, un daudz saka, ka tā bija melnā lepra. Ja, kad kājas pietūkušas, ļoti liela nieze, izsetumi, rētas un āda maina savu krāsu. Ja, protams, ka Iebs no sākuma nesaprata šī pārbaudījuma būtību, iemeslus, bet viņš gāja pie Dieva skaidroties, viņam bija ļoti tuvas attiecības ar Dievu, jo viņš bija tuvu ļoti nosam dzīvoja. Maz dēls, ja, viena no nākošajām paudzēm pēc ūdens plūdiem. Ja, viņš Dievu ļoti labi pazina, ja, un tas ir tāds, kurš vēl saglabāja to nosa ticību. Ja, bet mēs zinām viņa to galu, ka beigās jau viss bija labi. Bet iziet tām šausmām cauri, kad no tevis sieva atsakās, draugi tevi kritizē,
Tie apkārt jau nav nekādi ārsti. Ja, tie tev nokritizēja līdz vīli visu, ko vajag, jā, visu nokritizēja no visu tavu dzīves sfēras. Ja? Un tev jau tā slikt, un tevi... Es domāju, ka mēs neesam bijuši tādā dzīves situācijā kā viņš. Ja, un viņš tomēr palika uzticīgs Jēzum un mīlēja viņu. Jo viņš teica, ka mans pestītājs ir dzīvs. Tā bija norāda uz Jēzu. Nākošais. Mefibošets. Arī traģisks tāds atstāstījums par šo cilvēku. Uzreiz, tad, kad 1. Samuēla grāmata beidzās ar Saula un šī bērna tēva Jonatana, kas bija Dāvida draugs, nāvi, tad 2. Samuēla grāmata nedaudz apraksta, kas tad notika ar Saula un Jonatāna piederīgiem un tuviniekiem, un tad vajadzēja beigt no ienaidniekiem visapkārt. Un tad auklīte paņēma šo bērnu un skrienot pa kāpnēm, tas bērns nokrita un kļuva par kropli vai par invalīdu, vai kā mēs moderni izteiktot cilvēku ar speciālām vajadzībām, cilvēku uz visu mūžu. Ja? Neviens viņam vairs nevarēja palīdzēt, mēs zinām, ka viņš viņu pienes, viņu aiznesa, kad Dāvids pēc tam par viņu rūpējās visu mūžu. Ja? Bet tā traģēdija, kāpēc es pieminu šo stāstu, jo šodienas prediķa konteksts ir pateicība. Tad, kad tu biji mazs bērniņš, un tu nevarēji, un tu biji atkarīgs pilnībā no visiem pieaugušiem, vai tu esi aizdomājies un vai tu esi pateicies tiem pieaugušiem, kas kaut kādos stresa brīžos, kaut kur skrienot, kaut ko daroties, ka viņi ir bijuši tik uzmanīgi, ka tu neesi nekur nokritis? Vai tu esi bijis pateicīgs bērndārs, bērnu audzinātājām, varbūt skolotājiem, jā, vai radiniekiem, vecmāmiņām, mammai, tētim, vectētiņam, kaut kādiem kaimiņa sievietēm, kas tev ir paņēmuši to brīdi, tāpat arī medicīnas personālam. Vai mūsu sirdī, cik, jūs saprotiet, viņi jau negribēja ļaunu viņam, jā, bet tā notika. Cik tu esi pateicīgs Dievam, kad tevi tie cilvēki, kas par tevi rūpējās un bija atbildīgi, ka viņi tev tā nesāja, ka tu nekur nenokrīti un nekur nenodauzies. Nākošā traģēdija, ja tas interesēs stāsts, ir par Jeremiju. Par pravieti Jeremiju mēs principā zinām vairāk kā par jebkuru citu pravieti. Viņa grāmatā ir viņa dzīves stāsts, un tad 38. nodaļā, tad, kad jau Jeruzalemei tuvojās Babilonijas ķēniņa Nebukadnecera karaspēks, Jeremijs saka, padodaties viņam, jo tā būs jums labāk. Visi Jeruzalemes un Jūdejas valsts ierēdņi, viņi teica, nē, viņš grib, lai mēs ienaidām, padodamies, viņš ir spiegs, viņš ir nodevējs, metīsi viņu cietumā, pēc tam no cietuma viņi iemeta tādā ūdens tvertnē, kur nebija ūdens dubļos. Mēs tā ātri paskrienām garā, iemeta dubļos. Tu padzīvo minūti dubļos, un tev iemetīs šitā te, kā tu klieksi. Pelpot nevar. Palīdzības nav tā bedre jau nebija 2-3 metru. Tā bija diezgan dziļa bedre. Jā, iespējams, kāds no ierēģiem vai no huligāniem akmeņus tur meta virsū. Jā. Iespējams, viņš varbūt jau rāpās par tām sienām, lai fiziski izdzīvotu, mēs nezinām, bet tie bija dubļi. Jūs aiziet kādreiz uz dubļu, kur cilvēki sporto dubļos. Viņi jau bija pārbijušies ar šitādām acīm, kad līdz šēnē ir dubļi. Kad tev ir līdz šēnē vai līdz šēnē dubļi, es domāju, ka tur viņš bija pamatīgos dubļos un cīnījās par savu dzīvību. Bet atradās ierēdņi, kas viņu izglāba. Esi Dievam pateicīgs, ka tu neesi bijis līdzīgās situācijās. Kā tu brēktu un kas tavā teoloģijā un filozofijā un lūkšanās mainītos. Tad pāriesim pie jaunās derības sižeta.
traģēdija pie Zolas torņa. Visu laiku, kamēr bija Hērode pie varas, jaunās derības laikā notika celtniecība, tad templi būvēja, un tad arī būvēja vai atjaunoja arī tās celtnes, kas bija nedaudz laika periodā sabrukušas. Viens no tām bija Zola tornis, to var arheoloģiski apskatīties, kur viņš atrodās. Un notika traģēdija, un 18 cilvēki gāja bojā. Un ja es šo gadījumu pieminu, un šeit ir tas gadījums, kad tev dzīve apraujās, kad tev nav. Cik tu un mēs bieži esam bijuši tādās situācijās, kad mūsu dzīve arī varēja aptrauties, ja kaut kas traģisks notikt. Es atceros, ka es biju maziņš puika, 6, 7 gadi, varbūt 8, un es tāds niķīgs biju, un mēs no Jūrmalas un no Zoļiskā parka braucām uz mājām ar sabiedrisko transportu, un es tur gribēju ātrāk pārskriet ielai, un cik tur trūka, ja mašīnas braukā šitā, es tik uzlieku kāju, man tik viens paņem tā, ja, nost. Jo mēs jau, bērni, mums patīk skraidīt, un mēs tur, cilvēki bija daudz, tur tā bija pietur, un es gribu skatīties, ka tas autobus nāk, un neredz. Ja. Tāpat tās vienreiz velku koku ārā, strādājot pie īpašuma, un zars tieši šeit trāpīja, un bija liela. Tu velc, un tu neredz, ka tev nāk, un tu viņu velc no spēku, un tad, kad viņš nāk ar spēku, un tev šeit kaulā trāpa, nevis acī. Ja, un ir tie mirkļi, kad esi Dievam ļoti pateicīgs, ka tā traģēdija varēja notikt. Tāpat Jūrmalā ir slīku. Es arī gribu pateikties Dievam. Visi peldās ar tiem peldriņķiem un uz tiem piepušamiem matračiem. Es arī gribu. Un tur kaimiņš iedeva, un es ar viņu aizēju. Un es tagad peldu, gribu paskatīties to zemi. Kur tad viņi ir, cik tas vēlas aizpildēs. Un, kad es paskatos, es vairs nejūtu to zemi. Un es netieku arī apakaļ tur. Un man tas matracis izklīt no rokas. Labi, ka bija klāt kāds cilvēks, kas man izvilka. Tad mēs tiktos tikai tur debesu valstībā kādreiz. Un es pārbijos, protams, viņš man atveda mammai apakaļ. Tad es sapratu, kad viņš nevar tā jokot. Es jāiemācās peldēt. Tad traģēdijas, no kurām Dievs savas žēlstības dēļ tevi ir pasargājis, kur varēja notikt liela nelaime. Ja? Šiem cilvēki aizgāja bojā, bet ja es viņus īpaši pieminu arī tajā kontekstā, ka tev ir jāatgriežas no saviem grēkiem pie dzīvā Dieva, un kad viss nav dzīvē nenotiek viss tā, kā tu esi plānojis, tā kā tu esi izdomājis. Tu nevari paredzēt nākotnes priekšu. Protams, paši traģiskākie notikumi notiek Jēzus dzīvē. Jēzus arī daudz kam cauri izgāja. Un ebreju vēstulē rakstīts, kad viņš iziedams kā cilvēks visam cauri, tāpēc viņš ar mums būt līdz saprotoši mūsu sāpēs. Jēzus ļoti dažādām sāpēm izgāja cauri, sākot no dvēseliskām un beidzot ar fiziskām sāpēm, cauri visam evaņģēlijam. Izņemot pirmās nodaļas, kur vecāki par viņu rūpējās, tuvinieki visu laiku viņu uzskatīja par vājprātīgu, ja, par jukušu, ja, un visu laiku teica, Jēzu, ko tu tur, ej uz turieni, nāc labāk mājās, neapkauno mūsu ģimenes vārdu publiski. Bēglis Jēzus, ja, tāpat kā Ukraiņu tauta šodien, un mēs piedzīvojam 41. gadā, dēļ okupācijas kļuvām daļa tauta kā bēgļi. Jēzus arī aizbēga uz Eģipti. Viņa vecāku un Jēzus zina, ko tas nozīmē būt par bēgli. Tad šis tiesas prāva, tad, kad tevi apmelo nevainīgi publiski. Man arī vienreiz, es mācījos 5. klasē, un
Tu biji dežuranti, ja, kas tur dežurēja un piekārtoja tur guļamistabas, pārējie skolnieki mācījās. Un iekrita mana dežūra, es tur dežūrēju, ik pa brīdim skatāmies filmu Izaura, tad gāja. Un mani tādu priecīgā noskaņumā, ka tev brīvdiena, ka tev kino pavelti, izsauc uz klasi. Tur aizmirs vai zīmēšanas droši vien. Un sēž 30 skolnieki. Un tagad man pārmet, kāpēc es esmu nozadzis lineālu. Visas klases priekšā. Un publiski, ja? Un kāpēc es esmu zadis. Un toreiz man arī bija tās publiskās prāvas, ja? Kad tevi apmelo, tev 1, 2, 3 pasaka, viņš. To lineālu neesmu redzējis, ja? Un ņēmis. Un es atceros, es atnācu no tās klases apkaļas, saplēsu kreklu, raudāju, jo tās publiskās tiesas, ka tu esi nevainojami apsūdzēts, viņas sāp. Un Jēzum arī tāpat sāpēja, ka viņu nevainīgi apvainoja, viņš bija cilvēks. Tāpat viņam sita ar niedri pa galvu, niedri, kuru viņš ir radījis, lai viņu slavētu, kā radīja, viņa ņem ar viņu sit pa galvu. Tad viņa priekšā radīja teātrus, ķēmojās, ja, lika to sasos ēšķus galvā, un beigās viņu piesita krustā, un 6 stundas viņš pliks karājās pie krusta, 6 stundas, no 9 līdz 3 par taviem un maniem grēkiem. Daudzus cilvēkus tajā laikā sita krustā. Tas bija romiešu sods, bet tikai šis cilvēks, par kuru mums raksta evaņģēlija, tikai viņš nomira par mūsu grēkiem. Tikai viņš nomira par mūsu grēkiem. Un viņš, tad, kad viņš mira, viņš jau zināja, ka neviens jau nesaprot kam dēļ viņš mirst. Tas vēlāk tika atklāts tikai ar atklāsmi. Jānis stāvēja pie krusta, viņš jau nezināja, ka Jēzus mirst pa krustiem, par ko viņš zina, ka tu cilvēks mirst. Jā, viņiem daudz kas nebija atklāts, tikai pēc tam Dievs viņiem atklāja, ka Jēzus nomira, un viņi sāka saprast rakstus. Ja? Tas ir mūsu glābējs, kurš izgāja cauri daudzām traģēdijām dzīvē, un kurš tāpēc, kad mēs ejam tam cauri, viņš visu saprot, un viņš visu redz un visu kontrolē. Ejam tad pie pateicības tēmas, jo visi šie dzīves stāsti un notikumi mūs mudina vienmēr būt pateicīgiem Dievam. Vispirms par pateicību vecajā derībā. Vecā derība ir pieminēta, pateicība kā tēma, kā tēma ir pieminēta ļoti daudzās grāmatās, bet īpaši par pateicību runā Dāvids. Jo tieši psalmi mums atklāja tās intīmās cilvēka attiecības ar Dievu. Un tad, kad Dāvids slavē Dievu, ja tad, kad Dāvids atcerās savus dzīves traģiskos notikumus un vajāšanas, un krišanu grēkā, viņš vienmēr nāk pie Dieva, slavēja viņu par žēlstību un pateicās. Jā, tad psalmos ir ļoti daudz par pateicību runāts, un, piemēram, kaut vai 92. psalms, 2. pants. Laba lieta ir tam kungam pateikties. Tu domā, es nezinu dzīvē nevienu labu lietu. Lūdzu, šeit ir viena laba lieta. Dievam pateikties, nekad nekļūdīsies. Ja? Tā, nākošais. Ejam, 100. psalms. Tas vispār ir tāds, kā lai es viņu norakstotu, tāds putukrējums, tāds ievārījums, medus, kur izpilds ar slavēšanu, pielūgsmi un svētībām. Un tur viņš ir tā, sāksim ar no paša galiņa tur vienu punktiņu. 100. psalms, un paņemsim to, ko es esmu tur neuzrakstījis. 4. pantiņš. Iet pa viņa vārtiem ar pateikšanu, viņa pagalmos ar teikšanu. Pateicieties viņam, slavējiet viņa vārdu.
Visu laiku manās, tad slavēšana, tad pateicība, tad teiciet. Kādā valodā ir uzrakstīta vecā derība? Senebreju. Ja? Nedaudz atkārtosim. Tā. Ieeita pa viņa vārtiem. Šeit būs bau, ieeita. Šārāf pa viņa vārtiem. Ja? Šeit ir, ja jūs varat saskatīt, šeit ir tāpat kā latviešu valodā un ir gan līdzskaņi un paskaņi. Oriģināli nebija tādi paskaņā, viņiem bija tikai līdzskaņi. Tur, kur jūs redzat burtiņus tādus, redziet, ja? Svītriņu, burtiņu, tie ir I-A-O, ja? Tās ir to vēlāk pierakstīju, lai vispār varētu modernie cilvēki kaut ko izlasīt. Un pēc tam mēs palikām ar pateicību betovdah, tālāk pa viņa pagalmiem hašerotāf, pēc tam ar slavēšanu bithalāh, tālāk pateicoties viņam hovdulāh, un tālāk sveitiet viņa vārdu barakū šemov. Latviešu valodā bau, šaraf, botovdah, haserovtah, bithilah, hovdu, lov, barakū šemov. Latviešu valodā nedaudz mums pazūd šeit arī teikt, bet tur ir vārds svētiet viņa vārdu. Svētiet, barakū. Un tie pētnieki, kas saka, ka tā, lai tevi svētītu, tev ir jānoliekas ceļos. Un barakūs, tas svētīt viņam, ja dabūt svētīt, tas otrs vārds šeit ir barakū, ir nomesties ceļos. Un viņi saka, ka viens no svētītākiem vīriem vecajā derībā bija Jāzeps. Un lai Jāzeps cietumā dabūtu no Dieva svētību, lai Dievs viņu tādā veidā svētību, ka viņš kļuva par otru vadošo personu Eģiptē, viņš bija ļoti ilgu laiku uz ceļiem un lūdza Dievu, lai dabūtu no Dieva svētību. Ja? Tas nozīmē barakū, ja tu gribi dabūt svētību, esi Dieva priekšā uz ceļiem. Ebreju valodā pateikties un slavēt ir divi vārdi jadah un todah. Slavēt, pateikties un arī nožēlot grēkus, jo bieži vien, tur, kur ir cilvēki nāca ar pateicību, tur bieži vien līdztekus arī nožēloja grēkus. Un pēc tam atkal pateicās un slavēja Dievu. 108. psalms. Dieva žēlstība un Izraēla nepateicība. Kā Dievs palīdzēja, atbalstīja, atklājās brīnumi. Viņi parādīja figu un atkal vecajos grēkos un atkal krīt. Tā ir nepateicība Dievam. Un nākošais psalms, tur atkal par izglābto pateicību. Par izglābto pateicību, lai gan viņš abi divi psalmi apraksta viens un tos pašus notikumus, bet šeit izglābto pateicību viņa vairāk tā kā domājams, vai mēs pateiksimies, jo te var redzēt arī šī 107. psalmā, kad izglābto, kad Izraēla nepateicās, bet vai mēs pateiksimies uz šīm liecībām. Viņš saka, pateicaties nākošās paudzes, vismaz jūs pateicaties. Viņi nepateicās, bet vismaz jūs pasakaties. Un tad, kad jūs šodien satiksiet kādu ebreju vai aizbrauksiet uz Izraēlu, tad todā. Jums teiksim, svētīs ar 1000 eiro, jūs sakiet, todā. Bet ja ar 10 000, un jūs būsiet lūguši Dievam iedomāt 10, tas būs kaut kas īpašs, tad jūs viņam pateiksiet, todā rabā. Tātad sakiet, todā? Todā rabā. Nu, redziet, jūs ebreju valodu jau gandrīz zinat. Tā, tad ejam pie jaunās derības. Jaunā derība arī ļoti daudz runā par pateicību. Mēs redzam cauri evaņģēlijiem, ka Jēzus ļoti daudz pateicās debesu tēvam. Pirms brīnumiem, pirms ēšanas maltītēm. Un es savām meitām arī
šobrīd, var teikt, ka mācu vienmēr pateikties pirms katras ēšanas, ārbūza ēšanas, vai vienāk, tu pēc kādas pusstundas sakau kaut ko garšīgu ēd, atkal pasakies Dievam. Tas ir labi pateikties Dievam par to, ka tu kaut ko garšīgu ēd. Mārkas 14.26 rakstīts, un pateicības dziesmu dziedājuši tie izgāja uz Eļas kalnu pēc vakar ēdiena. Tad Jēzus repertuārā bija unikālākā dziesma, ar unikālāko melodiju, ar pateicības dziesmu. Nu, ja kāds muzikants varbūt jau ir ieklausījies šajās skaņās un Dievs viņam atklājas, bet ja ne, tad mēs debesīs uzzināsim, kas tā pa dziesmu. Kādā Jēzus intonitātē mažorā dziedāja savam debesu tēvam pateicības dziesmu. Tas bija unikāls, jo tad, ja tur būtu tā kā varžu koris, ja mācekļi arī nemāc dziedāt, tad diez vai pieminētu. Bet droši vien, ka visi tā saņēmās ar tādām balsīm, ka Jēzum nebija kauns, un tad to pierakstīja. Mēs dziedājam pateicības dziesmu, ziniet, draudze. Ejam tālāk. Apostols Pāvils ir pateicīgs visā savās vēstulēs. Tiešā vai netiešā veidā ir pieminēta pateicība Dievam. Un, piemēram, 1. Tesaloniķiešiem vēstulē 5.18 rakstīts, par visos dzīves apstākļos esat pateicīgi, jo tāda ir Dieva griba. Te kaut kas pāri, jo tāda ir Dieva griba. Tātad, kad mums ir jābūt pateicīgiem Dievam? Visos dzīves apstākļos. Tur te būs kaut kas jādēļ. To, ka mēs bišķiņ to paņēmām pārmontējies tā. Te būs pantote. Pantote ir par visu. Par visu pateicīgi. Absolūti par visu, kas dzīvē ir. Par labām lietām, sliktām lietām, saprotām, nesaprotām. To tas nozīmē pantote, bet tas būs efeziešiem. Tad vēl, un tas grieķu vārds, kas izsaka pateicību, ir euharisteuntes. Kaut kas ir dzirdēts? Euharistija, ja? Euharistentes. Euharisteo ir es pateicos, ja? Un tas vārds sastāv no tādiem diviem vārdiem. Grieķu valodā ir labs, un haris ir žēlastība, prieks, dāvanas. Tad, kad tu pateicies Dievam, tad tu saki, tava žēlastība ir laba. Tava žēlastība ir laba manā dzīvē. Un Pāvils mums visu laiku māca priecēties, mūžīgi priecēties. No kurienes vari dabūt to prieku? Reku, tad, kad tu visu laiku pateiksies. Tu Dievam pateiksies, reku, haris ir arī prieks. Tu pasakies Dievam. Un tu jūt, kurienes man tas prieks te pēkšņi parādās. Tikai tāpēc, ka tu Dievam pasakies, tad, kad tu esi cietumā, tad, kad tu esi tajā dūņās un tajā bedrē iemests, un tad, kad tev ir kaut kāda slimība, tu Dievam pasakies par to žēlstību, ka viņš ir tavā dzīvē, un ka viņš ir tavs glābējs un pestītājs. Spitālīgie pateicība Lūkas 17. nodaļā, salīdzināsim ar farizēju pateicību evaņģēlijos Lūkas evaņģēlija 18. nodaļā. Divi cilvēki, tādi piemēri, Jēzus mums parāda. 10 saņēma dziedināšanu, 9 kaut kur aizbēga, un Jēzus par viņiem saka, kur viņi tagad ir, es vairs nezinu. Draudzē viņi nav, dievkalpojumā viņus nav, un uz manām sanāksmēm nenāk. Es viņus neredzu. Ja? Bet iespējams, viņi bija tā selgošies pēc tuviniekiem, gribēja bērniņus redzēt, sievu redzēt, māmu, tēti. Nekredzēsim, mēs nezinām. Bet uz to brīdi, ja es teicu, es nezinu, kur viņi ir. Farizejs, mācoties no Dāvida, viņš arī teica, es arī Dievam pateikšos. Es pateicos Dievs, ka es neesmu tik resns kā viņš.
Es pateicos Dievs, ka es esmu nedaudz garāks par Benitu. Dievs, es pateicos, ka neviens neieraudzīja to naudas maku, bet man palēmējās. Nē. Pateicība jau nav par to. Nē. Jēzus šeit bišķiņ korektē. Arī ja mēs Dievam pateiksimies, tas nekas, ka mēs kļūdamies, Dievs mūs nedaudz pakorektēs. Tā pateicība ir par to, ko viņš ir izdarījis. Ko viņš, nevis ko tu. Ja, tas ir par viņam, ko viņš ir izdarījis tavā dzīvē. Un Kolosiešiem 2. nodaļa, tur ir tas pateicības satura konteksts. Par ko tad mēs īsti pēc jaunās derības pateicamies Dievam? Par to, ka viņš ka viņš vispār ir ienācis mūsu dzīvē, ka viņš no sātana valstības mūs ir pārcēlis savā valstībā, ka mēs vairs nedzīvojam grēkam, mēs dzīvojam taisnībai. Mēs par to pasakamies. Par tām lielajām lietām. Ka mēs neejam uz zeli, bet kad mēs ejam uz debesīm. Tagad pie citiem dzīves stāstiem, kas ir tuvāk mūsdienām. Pēteris Krievs, ļoti ticīgs cilvēks, Madonā bija mācītājs, un viņš min tādu grietēnu. Grietēnu, kas dzīvo huligānisku dzīvesveidu. Mamma viņam ticība, bet Grietēns tā nodzīvo, kad viņš nomirst un nokļūst Liepājā un 3 dienas guļ morgā. 3 dienas guļ morgā. Un tagad, kad viņš guļ morgā, tad viņš nokļūst ellē, viņa dvēsele. Un Pēters Krievs apraksta to, ko Grietēns tur redz. Vispirms Grietēnam tiek rādīti vairāki skolēni, kuri ar savu skolotāju, kuri gājuši bojā kādā autoavārijā. Skolēni brūk virsū savam skolotājiem, to sit plēš un kliedz. Tu sacīji, ka nav Dieva, ka nav aizskapa dzīves, ka nav debesu un elles. Tagad mēs tevis dēļ esam ellē. Tu un es, mēs vēl dzīvojam. Mums vēl ir iespēja. Un ticībā mēs zinām, ka mēs neejam uz zeli, bet ejam debesīs. Tiem cilvēkiem viņi vairs neko nevar mainīt. Tas autošofers un tie skolnieki. Un viņš pēc tam, tas Grietēns, to jau var pārbaudīt. Viņš pēc tam aizgāja pie slavenā sludinātāja Viljama Fetlera. Un visu nakti ar viņu izrunāja par to tēmu. Un viņš pēc tam kļuva sludinātājs, tas Grietēns. Un tad, kad viņš nomira, viņa bērni teica, jā, mūsu tētis mainījās. Inta Fogele, skaistuma kopšanas organizatore, viņa arī nogāja ellē. Pēc tam, tad, kad viņa no turienes atnāca apakaļ savā fiziskajā ķermenī slimnīcā, viņa kļuva cits cilvēks. Pirmais, ko viņa darīja, teica, es gribu mammu redzēt. Es gribu samierināties ar savu mammīti. Pēc tam cits cilvēks kļuva, tad, kad tu nokļūst ellē. Labāk tur nenokļūt. No turienes mēs zinām, ka izējas nav. Ja, tā ir Dieva žēlastība. Tad vēl vienu stāstu. Jāzeps Pošeika. Viņš brīvās laikā sadarbojās ar komunistiem, sniedza viņiem informāciju par Latvijas armiju un ierēģiem, bet ne tos dokumentus paskatījās un pats nokļūst cietumā. Viņš bija ievietots Ļeņingradas cietumā. Un viņš apraksta vienu stāstu. Viņi dzird, sieviete kliedz, neādošu savu bērnu, neādošu. Un tad visi tie cietumnieki no tām karmārām, ko jūs ņemat, ko jūs aizsiekat sievieti, liekat mierā bērnu. Un tad apklusējā, tie sargi aizgāja, pēc tam tad tie apsargi atnākuši vēl vairāk. Un atkal tie cietumnieki sākuši kliegt, ko jūs to sievieti aiztiekat, viņi taču kliedz. Un viņš Pošeika saka, pēc kāda brīža vairāk nebija dzirdams ne sievietes balss, ne bērna balss.
tās ir traģēdijas, ko mēs nezinām, bet kurās ir klāt Jēzus. Jēzus taču zina visu, kas notiek. Visu, pat katru cilvēku. Viņš zināja gan par ko runā un kas notiek visu komunistu galvās. Kas notiek to cilvēku sirdīs un dvēselēs, kas ir šīs kamerās un kas ir vienīgā viņu izēja no šīm durvīm, ir izēja, lai viņus nošautu. Ja tā ir vienīgā, kāpēc tevi izlaidīja, kāpēc tevi pasauca pēc tavu uzvārdu, ir, lai tevi nošautu. Vai aizsūtītu uz Sibīriju, jā. Bet, vai tu esi Dievam pateicīgs par to laiku, kurā tu dzīvo? Par to brīvību, kas tev ir? Tie cilvēki, kas dzīvoja tajā laikā, īpaši jau Krievijā, kad tur sākās tīrīšanas, nebija nekāds brīvība. Tu vienīgi biji brīvs un šitien te savās domās. Tu te varēji ar visiem strīdēties. Līdz, ka tu pateici kādu vārdu pret, jā, vai tavā video magnetofonā vai tavā audio sistēmā ieskanējās patriotiskas dziesmas, klauviens pie durvīm, un tu jau pēc pāris dienām jau šeit atradies. Tu nebija pasakies Dievam par to politisko brīvību, kas tev ir mūsu valstī un kurā tu dzīvo laikā. Es lasu, šobrīd vēl neesmu pabeidzis, bet jau tuvojas beigām, Lilijas Zariņas grāmatu. Viņa bija ārste, viņa piedzīvoja nedaudz Ulmaņa laikus, un tad apraksta šajā grāmatā pirmos Krievu okupācijas laikus, sākot no 40. līdz 58., 9., 60. gadam, kad viņa izdevās pārbēgt uz Vāciju. Tikai viens no gadījumiem. Viņa apraksta. Bruņotās bolševiku grupas rīkojās kā brutāli slepkavas, ja tu runā par 1944. gadu. Un retas kļuva naktis, kad nenotiek kāds iebrukuma mēģinājums. Sevišķi satricinošs gadījums noticis priekš pāris mēnešiem mūsu tuvajos kaimiņos naktīs starp turp tēvu un vēl dažus kaimiņus sasauca palīgā saucienu pa tālruni. Aizsteigušies palīgā istabā uz grīdas ar izurtām acīm atradas saimnieci, viņai līdzās gārdas saimnieks un vaļēja dūrienu brūci plaušās. Bet tēva asinīs ar izlaustu rociņu ķepurojās gadu vecs bērniņš. Iedomā, ainu, mamma mirusi, ja? Saimniekam principā arī tūlīt iesāsies nāve. Lai tas mazais viņu bērniņš ar laustu roku vispār nesaprot, kas notiek. Krievi tā rīkojas. Tas nav vienīgais gadījums, kad Krievi varēja ienākot, lai izvarot sievietes bērnus aizmest pa gaisu. Vai iespondēt, lai vispār viņus nedzird. Tā viņi rīkojās. Un tu teiksi, kāpēc tāda reāla notikuma palasi Bībeli, tur jau nemazāk tādi paši stāsti ir. Tādi paši, kur bērnus ēda, kur bērnus dalīja. Tādi paši stāsti, kā tur tā šeit. Kam ir, kā tas mazais bērniņš, mēs jau nezinām, kas pēc tam ar viņu notika, to bērniņu. Bet vai dzirdot citus stāstus, tas, kam gāja cauri Ieps, kam gāja cauri Jeremija, Jēzus, šie cilvēki, vai tavā sirdī neiedegas pateicība par to, ka viņa žēlstība ir ļoti, 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 ļoti liela priekš tavas dzīves, lai tu viņam kalpotu, lai tu būtu katru svētdienu dievkalpojumiem, lai tu lasītu Bībeli, lai tu lūgtos, lai tu svēti dzīvotu, lai tu piederētu viņam visu un visu cauri. Vai šie stāsti tev nemudina uz to, ka viņa žēlstība ir liela? Tu taču varēji būt tas mazais bērniņš, tu varēji būt tā sieviete, tu varēji būt, tavs vīrs varēja būt tas vīrietis varēja būt tavs vīrs. Izsūtīšanas. 1941. gada jūnijas. Un uz preģetēm ir arī vagons un dzīve pēc vagona.
Viss tika sagrūsts. Viss. Neskatījās komunisti. Veci cilvēki, slimi, grūtnieci, zīdaiņi, bērni, invalīdi, garīgi atpalikuši. Visi tika sagrūsti tajos vagonos. Viss tika pārpildīts. Diezgan vardarbīgi tas notika. Ar retiem izņēmumiem. Šajos vagonos tēvi tika šķirti no bērniem. Neuztraucies, Pēter, neuztraucies, Juri, neuztraucies, Kārli. Tu savu sievu, tu savu mammu, tu savu Aiju, tu savu Kārlīti redzēsi. Tur beigās. Mēs vienkārši atdalām priekš ērtākas braukšanas. Neko viņi vairs neredzēja. Tā bija pēdējā reize šiem vīriešiem, kad viņi redz savas sievas, savas māsas, savus bērnus un tām sievām un mātēm un bērniem, kad viņi redz savus tēvus. Tā bija pēdējā reize. Ļoti daudziem. Varbūt viens vai zem 1% varbūt vēl satikās. Un Ausmā Rasupe arī apraksta šos notikumus. Un minot šos notikumus, viņa saka, kad sākās šī vardarbība, cilvēki bija nometušies ceļos. Un viņi lūdza Jēzu, lai Jēzus viņiem palīdz. Lai palīdz atrisināt šito situāciju, lai šī vardarbība, lai šīs hauss, šī nezināšana apstātos. Viņa apraksta, ka debesis klusēja, Jēzus klusēja. Ja? Mēs vienīgais, ko mēs gudrībā varam pateikt, ka Dievs pieļauj, ja? Bet mēs jau neko nezinām. Kāpēc? Mēs daudz lietas nezinām, tikai Jēzus zina. Un mums ar to ir jāsamierinās. Kāpēc viņš kaut ko pieļauj Ieba dzīvē, ja? Kāpēc pravietim, kas viņu mīlēja, bija jābūt tajā dubļos, ja? Mēs daudz ko nezinām. Un, ja Dievs gribēs, viņš varbūt mums debesīs atklās. Ja viņš tā gribēs, ja es tā gribēs. Nekas nenotiek. Un tad viņi sāk braukt. Protams, kad latvieši dzied himnu, latvieši dzied kristīgas dziesmas. Ja? Daudzi to liecina, sekulāri un kristīgi mocekļi. Viņi saprot, ka ne latviešu laima, ne latviešu pērkons, ne hinduistu kaut kādi dievi, ne krišņu, ne islama dievs, tikai Jēzus, tikai to, ko par mums stāstīja Latvijā, brīvvalsts Latvijā, tikai tas Jēzus, ko zināja mana vecmāmiņa hankūtieši, tikai tas viņš man var palīdzēt šīs ciešanās, viņa dziedā šīs dziesmas. Un tad tur bija ateja. Kauns bija nokārtoties. Sēdza jau priekšā, ko varēja, bet ko tu varēji sekt, ka vilciens kratās, viss noplīst. Un visās fekālijas vai tas, ko cilvēks čurā, visas līst, visām malām, viss smird. Un tie, kad smirdēja jau tie vagoni jau pēc tiem pāris 100 kilometriem, viņiem vēl braukt. Vai tu pasakies Dievam par to gaisu, par to atmosfēru, ko tu elpo? Kad var aiziet uz jūrmalu, izelpoties Latvijas mežos, savā dzīvoklī, atvērt logu, kad tev kaut kas svaigs ieplūst no puķiem. Vai tu liekas tā pašsaprotami? Tu taču arī tur varēja būt, tu arī varēja, nekur tu, ja tu esi patriotisks, ja tu esi tāds, kā tu šodien esi ar saviem principiem, tad tu tur tevi pirmo tur aizsūtītu uz to vagonu. Tad nākošā garīgā un psiholoģiskā atmosfēra. Visu laiku bērni raudāja. Īpaši jau pēc šķiršanās. Es gribēju. Tad bija slimi cilvēki, kas vaidēja. Un, protams, tu pat kā vesels varbūt cilvēks, ka tu tajā atmosfērā būdams, tu jau arī laiku sāki jūt prātā. Vēl kas notika? Aprakstā. Liecinieki, kad citreiz kaut kādas smagas lietas, bija viens gadījums, ka smaga lieta soma nokrita bērņiem uz galvas, viņš palika jocīgāks, izsauca ārstu,
Un tāpēc ārsta apmeklējumi visi saprata, ka bērniņa dienas ir skaitīts. Jā, un viņš nomira beigās. Tos līčus pie Krievijas pilsētām vienkārši izmet ārā, neapraka, lai suņi viņus apēd. Kaut kur varbūt kaut kādās vietās, jā, kur piestājas bija cilvēki, kas varēja izrakt, bet principā ir liecinieki, kad izmet ārā, jo smakoja, tev jau neapstādināja uzreiz. Tev jāguļ vienā vagonā cilvēku, kurš tagad ir nomiris. Un mira bērni, mira vecas sievietes un vīrieši. Dzīve vagonā. Tikpat labi tu tur varēja būt. Un viņi brauca nedēļām. Dzirdot šos stāstus, tavai tai pateicībai Dievam, viņam veidojas konteksts. Un tā pateicība viņa kļūst daudzkrāsaina. Par ko tev ir pateikties savam debesu tēvam? Ko tu piedzīvo, kam citi cilvēki ir gājuši pāri. Vēl viens gadījums. Tēvs, mēs to pieminam. Pieminam, lai mūsu atdošanās tev un mūsu pateicība viņa būtu no sirds pilnībā. Tu mums esi devis tik daudz, tēti. Nekad mēs to nesaskaitīsim. Vienā vakarā lietus gāza kā ar spaiņiem. Mums pavēlēja izkāpt. Karš sācies. Vagoni vajadzīgi karaspēkam. Iet runa par 1941. gada 1. jūlija dienām. Vīramāts brēlēns vecs, viņa vedekla pasrādāja briesmu darbus, pārgrieza visiem bērniņiem rīkles, tad novilkusi laulības riņķi, iedeva to vīra tēvam, teikdama, to dod manam vīram. Tad tuliņ pārgrieza sev rīkli, redziet, kāda briesmu darbi notiek vagonā, kas pilns pārpildīts ar cilvēkiem. Viņi zināja, kas viņus tur gaida. Dzīve pēc vagona. Daudz iet izkāpot ārā. Vietējie Krievu cilvēki tika samācīti, kad atbrauc cilvēkēdāji, kad atbrauc noziedznieki, fašisti. Tevi sagaidīja ar akmeņiem, ar nievām. Ne visur, bet ļoti daudzās vietās. Īpaši traģēdija izvērtās visiem bērniem, kas tika līdz paņemti šajā trimdā. Ļoti daudz nepiedzīvoja pa 1942. gadu. Ļoti daudz mira. Aleksandrs Pelēcis, kas ir bijis ļoti daudz gadus izsūtījumā, viņš sniedz liecību par šiem nosalušiem bērniem, kas dēļ augstuma, dēļ bada mira šajā izsūtījumā. Bija bērnu nami, kur par viņiem nerūpējās. Tur arī bērni tika atstāti bez vecākiem, vai vecāki bija miruši. Bija smagus darbus jāstrādā. Tiem darba devēji bieži vien bija muļķi, dzērāji, alkoholi, darba drošības nekādas. Daudzi cilvēki gāja bojā. Citreiz pat viņi taisīja dzelzceļu pāri. Sniegs, ziemots laiks, bet tad pēkšņi nāk pavēle visu jaukt nost, nāk pavasaris kūst, un tur tūkstošiem pazūd ar visām smagām šitām te lietām zem lediem. To arī apraksta Aleksandrs Pelēcis. Šaktās ļoti daudz cilvēki mira. Tevi vairs nesauc Benita, Inta, Jānis, tevi sauc 606, 112, atnāc šurp. Tev nav vairs vārda, tev vairs nav uzvārda tur. Tu esi tikai skaitlis.
Cik daudz no šīm skatu torņiem netika nošauti cilvēki. Prieka pēc, izklaides pēc, pārskatīšanās pēc. Cilvēki dzīvoja kopā, šie izsūtītie no Latvijas, bieži vien ar kriminālu pārkāpējiem un tika apzakti. Viss, kas tev bija, tika nozakts. Sievietes izvarotas. Ja tu nepaklausīji, tev vienkārši varēja nosist. Viņam jau ir 25 gadi notiesāt. Viņš vēl vienu cilvēku nositīs, viņam nekas par to nebūs. Viņš kalpo režīmam. Cilvēki piedzīvoja dažādas slimības, ko pēc tam arī, tad, kad atbrauc uz Latviju, vairs nebija ārstējams. Vienkārši tev bija jau jānodzīvo tik, cik tev veselība atļauj. Bija tur tādas melnās purgas. Zini, kas ir purga? Viesuļvētkrot bezspēcīgs. Kaut ko ieraudzīt, kaut kur paiet, tev vienkārši aizpūš kopā ar to purgu. Aizpūš visus ceļus, kur tev uz mājām mājiet. Un bija viena tāda skaista latviešu meitene, kā apraksta citi, kurai mamma bija mirusi. Un viņa izgāja vienkārši ārā pastaigāties, zinādama, kad ir purga. Bet viņa prātāja, ka viņa negribēja nākt atpakaļ. Viņa prātāja, ka dēļ tiem notikumiem, kas notika. Un tad, kad es lasīju šo stāstu par viņu, skaidrs, kad es pajautāju Jēzum, kur tu biji tajā brīdī? Kur tu esi tajā brīdī? Pie tās meitenes un tajās situācijās. Viņš ir turpat. Viņš zina tās meitenes psihikas, kas dēļ tiem apstākļiem palika tāda, kāda viņam bija. Viņš visu zina. Viņš ir Dievs. Un mēs nekad neizskaidrosim šīs situācijas, šo ļaunumu. Neviens mācītājs netaisas sprediķis par šīm tēmām. Daudzas lietas mums ir nezināmas, neizskaidrojamas, bet zinot tos un tie stāsti, kas mums vēl nav pastāstīts, kas vēl nav uzrakstīts. Ja? Bet tas, kas mums Bībelē ir atklāts par tiem dzīves notikumiem un ko mēs zinām no Latvijas vēstules, mēs varam būt ar pateicīgām sirdīm Jēzum. Kas tev ir? Vai te tiešām tava mamma ir tik slikta? Vai te tiešām tavs tēcis ir slikts? Vai te tiešām tavs kaimiņš ir tik slikts? Vai te tiešām tavs darba devējs ir tik slikts? Tava darba kolēģi? Vai te tiešām draudzē ir tik slikta? Vai te tiešām Latvijas politika ir tik slikta? Vai te viss, kas tavā dzīvē, tas, kas tev pieder īpašumi, vai te tas ir maz? Veselība, kas tev ir, jaunība, kas tev ir, spēks, kas tev ir, cerība, kas tev ir, talanti, spējas, vai te tas ir tik maz? Vai tad tas ir tik maz, salīdzinot ar šiem stāstiem? Piecelsimies kājās. Jā, pēdējais slaids ir par to, kad ir pētījumi par pateicību, bet viņi tikai apstiprina Bībeles mācību, kad ir labi pateikties Dievam. Lai ko tur cilvēku pētījumi, kad Bībeles mācība par pateicību, viņa ir daudz dziļāka, un viņa mums māca arī pateikties Jēzum par visu. Jā. Kungs, mēs ar cieņu, un mēs ar bību, un mēs ar visu to mīlestību, ko tu mums esi devis, mēs
pieminējām visus, kungs, šos notikumus, gan no tavu bērnu dzīves Bībelē, no vecās derības un no jaunās derības, un tavu dzīvi, kungs, kam tu gāji cauri. Un tāpatās, kungs, mēs ar dziļu cieņu un dievbību un tavā priekšā mēs pieminējam, kungs, dažus no šiem traģiskajiem dzīves stāstiem un momentiem cilvēku dzīvēs, kam viņi gāja cauri. Kungs, vienīgais, ko mēs tev varam pateikties, kungs, pateikties tev par to, ka tava žēlastība, ka mēs esam dzīvi, ka tava žēlastība, ka mēs esam Dieva namā, ka tava žēlastība, ka mēs kopā ar slavētājiem, kopā ar mācītāju, kopā ar brāļiem un māsām varam tevi slavēt, ka mēs varam atvērt Bībeli, ka mēs varam lasīt Bībeli. Kungs, par to mēs tev pateicamies, tēti, par to mēs tev pateicamies. Mēs pateicamies par to, ka mūsu vārdi ir ierakstīti dzīvības grāmatā. Mēs pateicamies, kungs, ka mēs dzīvojam šī laikā, kad tu esi mums ļāvis un gribējis, lai mēs dzīvojam, un tev ir plāns katram no mums, kāpēc mēs dzīvojam, kungs, šī laikā, šī laikmetā un Latvijā vai Rīgā vai kādās citās pilsētās. Mēs tev par visu pateicamies, tēti, mēs pateicamies tev par vecākiem, mēs pateicamies tev, kungs, par audzinātājiem, mēs tev pateicamies par medicīnas personālu, ka tad, kad mēs bijām maziņi, tad, kad mēs bijām autos, vispirms mēs tev pateicamies, kad mūsu vecāki neuztaisīja abortus, ka mēs piedzīvojam tavu sauli, ka mēs piedzīvojam, kungs, to, ka mēs varam tevi iepazīt kā radītāju no šīs zemes. Paldies tev, Jēzu! Paldies tev, Jēzu! Paldies tev par medicīnas personālu, vai tad, kad mēs arī bijām audzināšanas iestādēs, ka mēs paši neko nevarējām, kad tie cilvēki, kas bija atbildīgi par mums, kad viņi tā parūpējās, ka mēs bijām veseli, kad mēs bijām aprūpēti, ka mēs bijām samīļoti. Mēs tev tā pateicamies, mēs tajā laikā nevarējām pateikties, mēs tagad tev pasakamies. Mēs pasakamies tev par visiem skolotājiem, kas mums mācīja uzvešanās kultūru, kas mums mācīja latviešu valodu, kas mums mācīja valodas skolā, kas mums mācīja fiskultūru, kas mums mācīja, kungs, dažādus priekšmetus, kungs, kas veltīja savu laiku un zināšanas. Mēs tev tā pateicamies, dārgais debesu tēti, par vecmāmiņām, par vectētiņiem. Mēs pateicamies arī par kaimiņiem un citiem cilvēkiem, kas mums palīdzēja, kas atbalstīja. Mēs tā pateicamies, dārgais debesu tēti, tev par visu. Paldies, paldies, ka tu pasargāji mūs no daudzām nelaimēm, no daudzām traģēdijām. Mēs tev pateicamies, dārgais debesu Tevs, ka mēs paši varbūt kaut kur gājām, bet tavi eņģeļi jau iepriekš jau novērsa šo traģēdiju. Mēs tā pateicamies tev, kad mēs varam būt tavā namā. Mēs pateicamies tev par piedotiem grēkiem, par tavu atbrīvošanu no atkarībām. Mēs pateicamies tev par tavu gudrību, kas nāk no tavu vārda. Mēs pateicamies tev par draugiem, mēs pateicamies par ģimeni, par bērniem, par vīriem, par sievām. Mēs pateicamies, dārgais debesu tēti, par veselību, ko tu mums esi devis, kad mūsu acis redz, ka mūsu ausis dzird, kad mēs varam runāt. Mēs pateicamies tev par brīvību, kad mēs fiziskajā līmenī, ka mēs varam pirkt, ko mēs gribam, kad mēs varam staigāt, kur mēs gribam. Mēs tā pateicamies tev, dārgais debes Tevs, tev par miljonām lietām, par puķu smaržu, par Latvijas laukiem, par jūrmalu, par atmosfēru, ko mēs varam elpot. Mēs zinām, kungs, ka tu esi radījis atmosfēru, jo, ja tu nebūtu, viņa būtu smirdīga, dažādām ķīmijām saistīta, un mēs te negribētu vispār dzīvot virs šīs zemes, bet tu esi tā radījis šo gaisu, šo atmosfēru, ka mums ir patīkami šeit būt, tas ir patīkami mūsu plaušām elpot. Mēs tā pateicamies tev par miljārdus lietām, par tīru ūdeni, par pārtiku, par Jēzu, par visu. Paldies tev!
un māci mums pieaugt šajā pateicībā. Māci mums pieaugt šajā pateicībā Tev. Paldies Tev, Jēzu. Mēs pateicoties, mēs slavējam Tevi. Slavējot Tev, mēs pateicamies. Un šī pateicība un slava mūs iesakņos draudzē, mūs iesakņos Tavā gribā, mūs iesakņos Tavos darbos un Tavos plānos, ka mēs esam pateicīgi Tev visur un vienmēr un par visu. Ka mēs esam pateicīgi Tev visur, vienmēr un par visu. Tas ir tā kā Pāvils dzīvoja, ka viņš bija pateicīgs par visu, vienmēr un visur. Paldies Tev, Jēzu! Paldies Tev, Jēzu! Paldies Tev, Jēzu! Mēs Tevi mīlam! Mēs Tevi mīlam, Kungs! Mēs pateicamies Tev par Tavu upuri! Mēs Tev pateicamies, Kungs, par Tavu upuri! Mēs pateicamies, ka Tu, kā rakstīts Ebreju vēstulē, ka Tu esi gājis kā cilvēks cauri visiem šiem pārbaudījumiem, un tāpēc, ka tad, kad Tu no debesīm raugies, ka Tu zini katru cilvēku, tic viņš Tev vai netic Tev, Tu zini visu, kam katrs iet cauri. Mēs tā pateicamies Tev, ka Tu esi mūsu dzīvē, mēs tā pateicamies, Kungs, ka Tu esi mūsu dzīvē, ka mēs esam Tev pazīt, ka mēs mūžīgi būsim kopā ar Tevi. Tas ir lielākais dārgums mums, Kungs, paldies Tev! Paldies Tev, paldies Tev, paldies Tev,